Es vēlos jūs iepazīstināt ar semināru Notici sev, kas ir domāts visiem, kas solījušies kāpt paši savā kalnā, lai tu būtu, kas tu vēlies būt. Ir pienācis laiks kaut ko darīt savu nospraustā mērķa labā, un laiks piepildīt savas baterijas ar spēcinošu enerģiju, radošā un zināšanu bagātā sabiedrībā jauno draugu lokā. Esi viens no tiem, kas ne tikai grib kaut ko sākt darīt, bet jau spēr vajadzīgos soļus savu mērķi virzienā. Un ja esi gatavs iet uz mērķi, ko esi izvēlējies, tad rēķinies ar pārmaiņām, pārbaudījumiem un pieņem tos ar pateicību. Tādējādi izmanto katras dienas sniegtās izdevības. Šajā seminārā Notici sev kopā meklēsim risinājumu savās problēmās un noteikti atradīsim katrs savu klupšanas akmeni. Jo ziniet, tas ir ikviena ceļš uz sevis transformēšanu. Tā ir kā dāvana sev savā nākotnē. Seminārā reāli redzēsim, kā strādā domas spēks. Tas būs reāli iespējams redzēt to, ko nevar redzēt. Izdzīvosim daudzas dziedinošas meditācijas, būs savstarpējo attiecību skaistums, un katrs sev izveidosim vienotu veselības sistēmu, kur gadiem ejot, papildinot ar dažādām jaunām metodēm, spēsim saglabāt savu veselību. Ko iegūsi un iemācīsies, ja nolēms piedalīties seminārā Notici sev? Noteikti iegūs jaunas zināšanas vai apstiprinājumu tām patiesībām, ko jau esi atradis. Būs iespēja nostiprināt savu mērķi, izmantojot dažādas tehnikas, tiks panāks lielāks un ātrāks rezultāts. Noteikti paskatīsimies uz sevi no malas, pārskatīsim savu mērķi, vai tas ir skaidri formulēts, iedvesmojošs, reāls un balstīts uz darbību. Programmā iekļautas zināšanas un praktiskas tehnikas, kas jāpilda patstāvīgi. Tāpēc palīdzēsim iedzīvināt jauno pārliecību, saprast savu spēku un katram izzināt bloķējošās rakstura īpašības. Dzīves enerģijas apmaiņa ar tādiem pašiem savu dzīves ceļa gājējiem, kāds esi tu, un tas ir tavas iespējas mainīt savas dzīves kvalitāti jau ar pirmām jaunā gada dienām. Mans novēlējums jums: neļaujiet sev iet pa vecām ieradumu sliedēm. Ja neko tagad nemainīsiet, nekas nākotnē nenotiks, un jūs sāksiet zaudēt pats sev. Tāpēc atbrīvojieties no komforta zonas ērtajām čībām. Un tas viss būs, ja izlēmsi piedalīties 2 dienu seminārā Notici sev, svētku rotā tērptajā skaistā Liepājā. Laiks, tā ir lielākā vērtība mums katram, un klāt jaunais gads ar saviem solījumiem, un laiks liek tos pildīt, lai dzīvotu ar 100% atbildību par savu dzīvi. Ja ne tagad, kad tad? Un ja nes, tad kas? Mums ir katram sapnis, un mēs šo sapni pārvērtīsim par mērķi un skaidri sapratīsim soļus, kas jāspēr. Tas ir jaunais līmenis, kur mums jātiek. Zini, tu to vari.
esi tas, kas vēlies būt. Es tev ticu. Un tas viss būs noteikti, ja jūs piedalīsieties šajā seminārā. Un turpinājumā iepazīsimies ar 2 semināru vadītājiem. Iepazīsimies. Mani sauc Agnese Oze, es esmu režisora un aktrise, arī koču speciāliste. Un tikko dzirdēju dziesmu. Viss notiksies, atliek vienīgi noticēt sev. Jūs noteikti arī ziniet šo dziesmu. Un šī tēma būs arī mums šodien, mūsu seminārā. Es gribu uzdot jums 3 jautājumus. Un ja jūs šīs problēmas ir kādreiz skārušas, tad pasakiet jā, un tad jūs ziniet, ka te mēs risināsim visu. Pirmā problēma ir, vai es vienmēr noticu sev? Jā vai nē? Un otrs jautājums ir, vai es meklēju palīdzību pie citiem, noticu citiem, bet nenoticu sev. Un trešā problēma ir, un trešais jautājums, vai es esmu apmierināta pēc tam ar to, ka es esmu noticējusi citiem, nevis sev. Tādi 3 jautājumi. Un interesanti, mēs visi šai dzīvē ejam, un mums šie jautājumi nākuši sev līdzi arī man. Ir ļoti būtisks lietas, ka tu uzdod jautājumu sev būtiskai lietai un nenotici. Un es esmu mēģinājis un izdarījis 2 lielas kļūdas savā dzīvē. Es esmu lūgus padomu citiem savā būtiskā lietā, bet atgriezt jau vairs nevar. Un otra lieta, kāpēc mēs kādreiz ļoti sīkumos, veikalā, to nopirkt vai to nopirkt, bet arī tur darbojās šī intuīcija. Un ja tā intuīcija tev pasaka, tad jau faktiski tu netērē savu laiku, tu ej un pēc. Un tev arī atnāk tas, ko tev vajag. Ir tā. Es jums varu pateikt, ka no kā mums ir jāsargās? Mums ir jāsargās šai haotiskajā laikā, neļaut nesadzirdēt savu balsi, pārkliegt citiem mūsu iekšējo balsi. Un otrs, kas ir ļoti svarīgi, mums jāatrod vīrišķību sevī, sekot, savam aicinājumam, savai balsī. Un trešais, lai cik tas arī dīvaini neskan, šīs 2 lietas, iekšējā balss un intuīcija, faktiski zina visu, par ko es pa īstam vēlos kļūt. Tādas īpatnējas lietas. Un lai katram mums jau ir savu dzīves pieredze, katram mums ir jau savs aicinājums atrasts, bet tik pa laikam arī tiem, kas droši iet, vajadzētu aprunāties un saprast, vai es eju pareizi vai nē. Jo ja es eju nepareizi, faktiski kaut kas nestrādā. Man arī tāds mirklis ir pienācis. Acīm redzot, kaut kas nestrādā, varbūt es esmu iekāpusi citu kurpēs, un tāpēc man iet tik grūti priekš. Tā kā šīs atziņas būs vērtīgas ir mums semināru rīkotājiem, ir jums dalībniekiem. Un vēl ir 3 lietas, no kā mēs ceļam to savu sapņu pili, jo jāceļ jau pašam. Tie ir būvmateriāli. Un pirmais, tas ir laiks. Laiks ir ierobežots. Otrs tās ir zināšanas. Un nāk klāt ar vien jaunas un jaunas zināšanas, un man jāmāk šīs zināšanas pielietot savai vajadzībai. Jūs ziniet par zāles pļāvējiem. Tagad vairs neviens nepļauj ar veco zāles pļāvēju. Jau ir traktoriņi, jau viss kas, bet tas ir progress. Līdz ar to mums jāmācās zināšanas pielietot savai vajadzībai. Un trešais, tā ir vide. Vide, kur mēs to visu pārunājam, kur mēs satiekam jaunus draugus, kur mēs
kur mēs iegūstam jaunu enerģiju, kas ved mūs uz priekšu, kas mūs piepilda. Es ļoti vēlos, lai mūsu kopējās dienas būtu piepildītas, garīgi un fiziski, un lai mēs kļūtu draugi uz ilgiem gadiem, un lai tas būtu labākais solis, ko mēs esam atkal spēruši paši savā labā. Labdien! Mani sauc Inita Šveida, un es šajās 2 semināra dienās notici sev. Ar jums runāšu par ļoti, ļoti svarīgu tēmu katram, un šī tēma ir veselība. Man kolēģi Agnes runāja par to, ka mums ir sev jāuzticās, ka mums ir jāiet savam mērķim pretīm, jāizmanto laiks, un es gribu teikt vienu lietu, kā īsti veiksmīgs un laimīgs cilvēks dzīvē nekad nevar būt tad, ja viņš iet pretī kaut kādam vienam mērķim. Vai tā ir kaut kāda finansiāla neatkarība, vai tās ir kaut kādas attiecības jums svarīgas, vai tā ir personības pašizaugsme. Šīs visas 3 sfēras vienlaicīgi ir pa drusciņām vai pa lielākam solītim ir jātīst kopā. Un, lai tas mums katram būtu iespējams, mums noteikti ir vajadzīga viena ļoti liela vērtība, un šī vērtība ir veselība. Un veselība nav tikai mums saprotama fiziskā veselība, to, ko mēs sajūtam, varam ar pirkstiņiem, rociņām sačamdīt, bet tas ir daudz dziļāk un daudz nopietnāk. Tas ir gan fiziskās, gan mentālās, tātad domu, gan garīgās veselības kopums. Un kas man ļauj un kas man dod tiesības jums par to stāstīt? Ļoti daudz gadus esmu nodarbojusies sabiedrisko ēdināšanu, un šajā ceļā esmu, protams, iegūst lielu pieredzi, bet esmu arī kaut ko pazaudējusi būtisku. Un šis zaudējums bija man daļēji iedragāta veselība. Protams, es meklēju atbildes uz visiem man sāpošiem jautājumiem, es viņus arī atradu un ļoti daudz ko ieguvu. Līdz ar to šajā laikā es esmu beigusi Nikolai Latāns coach skolu, un šajās 2 dienās mums būs arī coach demo sesija. Mēs katrs atradīsim sevi iekšā atbildi, kāpēc man katru dienu, kāpēc man šodien ir vajadzīga veselība. Un tad, kad atbildes sevi tiek atrasts, tad tam atkal ir cita vērtība. Esmu daudz studējusi, mācījusies austrumu medicīnu, es esmu studējusi alternatīvās medicīnas metodas, var sakot visu to, ko mēs savā labā varam izmantot, lai nekad nenodarītu ļaunumu savam visdārgākajam organismam, ķermenim. Es jums šajās dienās stāstīšu par tādu interesantu lietu kā mentālā veselība, un tā būs Jose Silvas metode. Tā būs mentālā veselība, mēs smadzeņu alfa ritmos meklēsim atbildes. Tad es jums iepazīstināšu ar tādu lietu kā Theta Healing, kur dibinātāja ir Viviana Stājibla. Tā atkal ir mūsu garīgā veselība. Tātad runāsim par daudzām tādām lietām, par kurām esam vai neesam dzirdējuši, bet tas būs ļoti svarīgi. Vēl es gribu teikt, ka esmu arī reiki dziedniece visam tam klāt. Varbūt arī varēšu dot kaut ko vērtību jums šajā jomā. Un pašās beigās es gribu teikt, kā, lai jūs varētu šajā seminārā piedalīties, jums nav nekas daudz šobrīd jāizdara, bet ir jāatstāja parakstu formā savu e-pastiņu. Un es gribu teikt tā, ka pāris dienu laikā jums noteikti atnāks jau detalizētāk un sīkāk informācija par šīm 2 dienām. Es domāju, ka atbildes jums ar jautājumus vairāk neradīsies. Un vēl vienā vēstulītē jums noteikti atnāks aicinājums uz mūsu konferenciju. Tā būs online konference, viņa nebūs gara, viņa atņems jums daudz laika, varbūt stundiņu, lai jūs vairāk varbūt mūs sajustu, mūsu enerģētiku, vai mēs jums rezonējam, vai jums ar mums būs interesanti. Ko, Agnesīt, es vēl tev gribu aicināt katrā, un es gribu pateikt, ka mēs tiešām jūs gaidām pie mums. Es noteikti garantēju, ka jūs 2 dienu laikā iegūsiet ļoti daudz ko, pakāpsieties solīt sev pretīm, noteikti iemācīsieties katrs sev izveidot savu vienotu veselības sistēmu, un tad jau jūs dzīvē sasniegsiet pilnīgi visu. Uz redzēšanos, gaidām viesos. Atliek vienīgi noticēt.
Atcerieties tos vārdus. Un vēl mēs jau sniegsim arī uz jūsu jautājumiem atbildes. Jūs variet uzrakstīt e-pastā vai mūsu tajā konferencītē mēs runāsim. Un tā dzīvā sarunā mēs sapratīsim, vai tā ir mana vieta, man tur jābūt, vai ne? Bet noteikti būs jābūt. Paldies par uzmanību. Paldies, gaidām.